Šodien, vecākā pēdējā dienā, es gribu runāt par palikšanu nomodā. Kā ir? Kurš šonakt paliks nomodā? Vai nav tā, ka Latvijā ir 2 reizes gadā, kad latvieši neguļ? Tas ir Jāņa naktī un Jaungada naktī, parasti tā. Cik ilgi katrs spēj, šonakt vismaz līdz pusnaktī lielākoties negulēs. Gadu mīt tā ir tāda robeža, atskaites līnija. Jā, mēs līdz kaut kam ejam, un tad kaut kas jauns. Droši vien jautājumu, ko paveicam, kas bija aizvadītā gadā, ko esam izdarījuši. Varbūt kaut kas ir, kas palicis neizdarīts, un tad jāpārceļ jau atkal uz nākošo periodu. Ir bijuši noteikti kādi prieki, par kuriem mēs varbūt atcerēsimies ne tikai gada garumā, bet vēl un vēl varbūt visu savas dzīves gājumā par to, kas ir bijis kāds priecīgs gadījums. Varbūt ir bijis arī kaut kas skumjš, kāds zaudējumi, kaut kas, kas arī ilgstoši paliek atmiņā. Bet parasti jaunā gadā vienmēr mums jau tomēr ir skats uz turpmāko, uz priekšu. Un šodien es vēlos runāt par tādu ļoti priecīgu notikumu. Ļoti priecīgiem svētkiem. Par kāzām. Tie taču ir priecīgi svētki. Vienmēr viss priecīgi, smaidi, apmierināti. Un kāzas arī ir kāda robeža pirms un pēc. Jo nevelti saka reizēm cilvēku līdz kāzām ir tāda un pēc kāzām kaut kas mainās. Es izlasīšu no Mateja evaņģēlija, kur Jēzus stāsta līdzību par kāzām. 25. nodaļa Mateja evaņģēlijā. Tur es lasīšu 13 pantus. Jēzus saka un stāsta saviem mācekļiem un cilvēkiem. Viņš saka, tad debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainiem pretim. Bet 5 no tām bija negudras un 5 bija gudras. Jo negudrās ņēma savus lukturus, bet eļļu tās nepaņēma sev līdzi. Bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem arī eļļu savos traukos. Kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū balss atskanēja, redzi, līgavainis nāk, izejiet viņam pretī. Tad visas jaunavas cēlās un sakārtoja savus lukturus. Bet negudrās sacīja gudrajām. Dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest, bet gudrās atbildēja un sacīja tā ne, lai nepietrūktu mums un jums, bet noejiet labāk pie pārdevējiem un nopērciet sev. Un kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavainis, un kas bija gatavs, iegāja viņu kāzās un durvis aizslēdza. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja, kungs, atdari mums, bet tas atbildēja un sacīja, patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Šo līdzību Jēzus stāsta cilvēkiem, kas sanākuši klausītājiem, saviem mācekļiem, stāsta pēc tā laika kādas tradīcijām, kur līgavas māsas, jeb tās, kas tika izaicinātas, kas nāca līdz līgavai, kas sagaidīja līgavainu, un tad iegāja kopā telpā un durvis tika aizslēgts atkal pēc tradīcijas, jo mēs atceramies vecās derības stāstu, kur Jēkabam viņa līgavas vietā iedeva viņas māsu, un tad viņš tā kā tika piekrāpts kāzu naktī. Un no tā laika ebrejiem vēl līdz šai dienai ir paradums, kad līgavains iet atpazīt it kā līgavu, tad, kur ir aizplīvarot, un tad durvis tiek aizslēgts, lai tur nenotiek nekāda maiņa, nekāda darīšana. Kādas tradīcijas, un Jēzus šo te visu arī ieliek šajā līdzībā. Viņš saka, tās 5 iegāja, un tās 5 nebija atnākuši, bet durvis ir aizslēgts, un ar to arī viss ir beidzies. Priekš viņām kāzas ir beigušās. Interesanti, ka šeit šī līdzība, šis stāstījums, 10 jaunavas, visas ir aicinātas. Visas atsaucās aicinājumam. Visām bija, startā vienādas iespējas, vai ne? Taču nebija nekādas atšķirības. Ejam, tu būsi līgavas māsa. Super, tas ir pagodinājums kāzās, īpaša vieta, īpaša uzmanība.
Visām vienādas iespējas, bet kādēļ atšķirīgs iznākums? Redziet, es gribu sacīt tāds vārds rezervas. Interesanti, tad, kad klausoties ziņas par to, kas notiek Ukrainā, par karaspēku un par kara apstākļiem, un daudzi no šiem militāriem speciālistiem, viņi saka, ka karā nevienmēr izšķirīgais tas, kuram ir vairāk tanki vai karavīri, bet izšķirīgs ir tas, kuram ir nodrošināts rezervs. Jo nav nozīmes no liela karavīru spēka vai ložu daudzuma, ja tev nav rezerva, ja tev nav no kurienes vēl paņemt. Tad priekš tevis karš ļoti ātri var beigties. Rezervs. Karaspēkam vissvarīgākais ir nodrošinājums, apgāde. Tas izšķir to, kurš ilgstošāk paliks kaujas spējīgs. Un par šo līdzību klausoties, daudzkārt droši vien ir runāts un dzirdēts prediķi, kas ir sacīti, un es esmu dzirdējis dažādas pieņēmumus, ko var nozīmēt šī eļļa. Nu, kas tad tas ir, kas mums jāpaņem līdzi? Un cits saka tā, cits citādāk ir kāda apzīmējuma, kas ir tā eļļa, kas mums varētu pietrūkt, lai mēs būtu gatavi. Cilvēki grib saprast, ko nozīmē eļļa. Un kādēļ? Redziet, mēs esam tendēti iegūt tādu ātru instrukciju. Pasaki man, ko tas nozīmē, es viņu paņemšu un viss būs kārtībā. Turpat mēs lasījām kādu līdzību, nelīdzību notikumu no jaunās derības, kur kāds pieskrēja Jēzu un teica, pasaki man, kas man jāizdara, lai es iekļūtu debesu valstībā. Nu, pasaki to vienu lietu. Bet evaņģēlijs mūs neaicina uz ātro risinājumu. Tur nav ātrais plāksteris, paķer šito un tad tu būsi nodrošināts. Jēzus šeit runā par kaut ko citu. Te nav svarīgi, tāpēc arī viņš nav izskaidrojis mācekļiem, ko nozīmē šī eļļa, kā varētu šo līdzību izprast, vai kas tad ir tieši tā lieta, kas viņiem būtu vajadzīgi paņemt. Bet Jēzus daudzkārtīgi aicina un māca savus sekotājus būt gudriem. Viņš aicina uz gudrību. Un tieši šeit, šajā līdzībā, mēs redzam, ka tiek parādīts, ka vienas bija gudras un otras nebija gudras. Mēs zinām, ka tajā brīdī, kad Jēzus savus mācekļus aicināja un sūtīja pie cilvēkiem, viņš teica, ejiet un sludiniet Dieva valstību, bet viņš aicina arī sargāties no šiem cilvēkiem. Ejiet pie cilvēkiem, sludiniet, bet sargieties no cilvēkiem. Viņš saka, esiet gudri kā čūskas un bez vilkas kā baloži. Viņš sūta, es jūs sūtu tā kā avis vilku starpā. Kā ir avī vilku starpā? Droši vien nav brīnums, ja kāds iekoš. Jēzus stāsta kādu citu līdzību par gudru namas cēlāju, kas to namu ceļ uz klints, un kādu, kurš nav gudrs un ceļ uz smiltīm. Un tad, kad plūdi nāk, kad vējš nāk, kas notiek ar šiem namiem? Jēzus stāsta līdzību par gudro namu pārvaldnieku, kurš paņēma uz sevis kādus kreditora parādus, lai varētu sev nodrošināt turpmāko izdzīvošanu. Un šeit, šajā līdzībā, viņš saka, jā, 5 no tām, tā kā rakstīts Bībelē, bija ģeķīgas un 5 bija gudras. Nu, ģeķīgas, negudras. 5 bija negudras, bet 5 bija gudras. Kā tad izpaudās šo 5 meiteņu gudrību? Un es kādas 3 lietas apmēram šeit saskatu. Vispirms, viņas bija, ja tā var teikt, tālredzīgas. Viņas padomāja par iespējamo notikumu virzību, par to, kas var notikt. Jo nebija zināms, kurā brīdī līgavainis nāks. Tur bija gaidīšanas laiks, un gaidīšana varēja ilgt arī vairākas dienas. Tātad varēja būt tāds brīdis, kā šis, par kuru Jēzus stāsta, ka viņš nāk naktī. Tātad būs tumšs, ja būs tumšs, ir vajadzīga gaisma. Un gaisma, tātad eļļas lampiņa, ja viņa izdeg, kas ir vajadzīgs? Eļļa, lai viņa turpinātu degt. Viņas padomāja par iespējamo notikumu virzību, par to, kas var sagaidīt priekšā. Viņas padomāja par to, kā izvairīties no nevēlamām sekām savas rīcības. Viņas padomāja par to, kas būs un kur viņas atradīsies par apstākļiem. Kā ir mūsu dzīvē?
Kā ir ticīgo un kristiešu dzīvē? Kā mēs dzīvosim tad, kad pasaules tumsa, kura tā jau šobrīd aizvien vairāk paliek tumšāk un tumšāk vēl vairāk sabiezēs? Vai mēs esam tie, kas domājam par to arī uz priekšu? Un tad otra lieta. Viņas izmantoja ko? Tos līdzekļus, kuri viņām bija pieejami. Viņas, cik interesanti tur rakstīts, paņēma lukturus un arī eļļu savos traukos. Viņas negāja kaut ko meklēt, kaut kur vēl kādas iespējas, vēl kaut ko. Tātad tas, kas viņām bija, tie trauki, tos viņas vienkārši piepildīja ar eļļu, lai viņām būtu līdzi, savos traukos. Interesanti, man šie vārdi arī uzkrita lasot un domājot par šo rakstvietu, kad tur nebija tā, ka viņas gāja un meklēja, un tagad nopirka vēl lielākas kannas, un tagad būs tas, kas tev ir, to piepildi ar gudrību par to, kas var noderēt. Kā ir ar tiem traukiem, kas mums ir? Vai mēs piepildām ar Dievu vārdu eļļu, vai mēs lasām Dievu vārdu, vai mēs mācāmies Dievu vārdu? Eļļa viņiem bija pieejama, kā ir ar traukiem, kā ir mums? Vai mums šobrīd ir pieejams Dievu vārds? Un tad trešā lieta, šim jaunavam viņu rīcībā izpaudās arī rūpes par līgavu un par līgavainu. Lai viņiem pietiktu apgaismojums, ja tas būs vajadzīgs, lai nodrošinātu gaismu. Tur kāzu laikā, kāzu mīlestību, kāzu svinību laikā. Un atkal šis jautājums kaut kā rezonē man uz mums, uz ticīgajiem, vai mēs domājam, vai mēs rūpējamies par Kristu, par Kristus līgavu. Kas tad ir Kristus līgava? Bībele saka draudze. Kristus draudze ir viņa līgava. Kādas ir mūsu rūpes par to? Vai mēs domājam, lai viņa labi justos, lai viņai pietiktu gaisma, vai tas ir tas, par ko mēs domājam, ejot uz priekšu nākotnē? Redziet, šī gada pulkstenis jau palikuši vairs tikai 12,5 stundas, tuvojās gada noslēgumam. Un pasaules laika pulkstenis arī tuvojās šīs pasaules noslēguma stundai. Ir kāds projekts, par kuru raksta prese, es lasīju Delfos, vēl kādā ziņu portālā. Pastardienas pulkstenis, varbūt esat dzirdējuši par tādu. Tas tā simboliski rāda, cik tuvu mēs esam kādai globālai katastrofai ar neatgriezniskām sekām. Tur ir kāda starptautiski atzīta zinātnieku grupa, kura katru gadu izlemj, kādu laiku rādīs šis pastardienas pulkstenis. Un šī gada 24. janvārī, 23. gada 24. janvārī, šī pulksteņa rādītāji tika pagriezti 90 sekundes pirms pusnakts. Faktiski tas laiks, kas it kā vistuvāk maksimumam šī projekta vēsturē. Stunda, kas simbolizē cilvēces iznīcības punktu. 1,5 minūte pirms pusnakts. Gudrība. Ir vajadzīga gudrība šajā laikā. Apostols Pāvils runā par gudrību. Viņš saka vārdus, viņš saka, to dariet, saprasdam šo laiku, ka jums pienākusi stunda celties no miega, jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi. Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu, tāpēc noliksim tumsības darbus un terpsimies gaismas bruņās. Un tad es skatījos, bet ko tad nozīmē vārdu to dariet? Ko dariet? Redziet, tur 12. nodaļas 1. pantos ir rakstīts, kur viņš saka, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Apostols Pāvils it kā atgādina ar šo raksturvietu par Jēzus līdzību. Vai tavam ticības lukturim pietiks eļļa? Vai pietiks ticība? Vai pietiks Dieva vārda zināšanas? Vai pietiks svēta dzīve? Vai pietiks centieni un vēlēšanās dzīvot saskaņā ar Dievu vārdu? Vai pietiks komunikācija ar Jēzu Kristu tavas dzīves ikdienas gājumā?
Vai pietiks visas šīs lietas, nemeklējot, kura tad no viņām tad ir tā eļļa, bet viss kopums, kristīga dzīve. Gudrība dzīvot pēc Dieva vārda. Tur tālāk mēs lasām šajā rakstvietā nolasītajā, kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū balss atskanēja, redzi, līgavainis nāk, izejiet viņam pretī. Un tas būs brīdis, kurā izšķirās nākotne mūžībā. Tas būs brīdis, kurā izšķirsies cilvēces, kurā izšķirsies tavs un mans liktenis mūžībā. Vai mēs dzīvojam gudri? Vai mēs lietojam visus sev pieejamos līdzekļus, lai būtu gatavi šim brīdim, kurā būs jānostājas mūžības vārtos? Un es domāju, ka nav nekāda starpība, vai tas būs brīdis, kad apstāsies visas šīs pasaules laika rādītājs, vai arī tas būs brīdis, kad apstāsies tikai mana personiskā laika rādītājs. Jo tajā brīdī priekš manis iestāsies mūžība. Neatkarīgi, vai tas būs man vienam, vai tas būs visai cilvēcei. Un mēs neviens nezinām, cik mums ir laiks šajā pasaulē. Vēl šodien un šobrīd mums ir žēlstības laiks. Mums ir iespēja laiks, bet reiz tas beigsies. Un labi ir, ja mēs šodien jau tagad varam sacīt kopā ar vārdiem no Salamana augstās dziesmas: es guļu, bet mana sirds ir nomodā. Sirds ir nomodā, nevis bailēs par to, kas notiks, bet priekā, ka beidzot es esmu sasniedzis savu ticības galvmērķi. Kad es esmu tur, uz ko es esmu cerējis, gaidījis, ilgojies, un tur es arī nonāku. Jo mēs uz turien katrs nonāksim. Cilvēks var iet visdažādākos dzīves ceļa līšošus, visādos veidos, bet mēs katrs nostāsimies mūžības vārtos. Tiem mēs nepaiesim garām, mēs nevaram viņus nekā ignorēt. Nekā ne pa augšu, ne apakšu, ne labo, ne kreiso pusi. Nav tādas iespējas. Mums nāksies iet cauri viņiem. Kas būs pēc tam? Vai tad mēs varēsim sacīt kopā ar šo dziesminieku no Salamana augstās dziesmas: lūk, es dzirdu savu draugu balsi. Viņš pieklauvē un saka: atver mani. Es guļu, bet mana sirds ir nomodā. Ir būtiski šodien, kad domājam par gada noslēgumu, domāt arī par savu, vai arī par visu cilvēces laikmetu noslēgumu. Kaut kas beigsies, šis gads jau tepat un tūlīt, un laikmets mūsu vai pasaules mēs nezinām kad. Varbūt pat ātrāk. Un kad tās aizgāja pirkt, tās, kuras nebija gudras, tās, kurām pietrūka eļļa, nāca līgavainis, un kas bija gatavs, iegāja ar viņu kāzās un durvis aizslēdz. Un pēc tam atnāca šīs pārējās un sacīja: kungs, atdari mums. Bet tas atbildēja un sacīja: patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Visbriesmīgākie vārdi. Vārdi, kuri izšķir absolūti visu. Patiesi es jūs nepazīstu. Es nezinu, kas jūs tādi esat. Šīs durvis ir ciet. Šeit ir beidzies. Vairs nav ienākšana. Vairs nepastāv lūdzu piedod. Es vairs tā nedarīšu. Nav. Iespējas ir beigušās. Žēlstības laiks ir aizveidies, noslēdzies. Žēlstības laikmets ir beidzies. Šodien mums vēl ir Kristus žēlstības laiks. Šodien mēs vēl varam izmainīt savu likteni mūžībā. Šodien mēs vēl varam izvēlēties būt gudri, dzīvot gudri, rīkoties gudri. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. To saka Jēzus. To saka Jēzus tad, kad viņš bija šajā pasaulē, kad viņš jau bija atnācis pirmoreiz. Viņš runā par savu otru atnākšanu. Viņš saka, jūs neziniet, ka dienu stundu, kurā cilvēka dēls nāks otrais. Vēstulē Ebrejiem mēs lasām, kad Dieva svētais gars saka šodien, ja dzirdēsiet viņa balsi, neapcietiniet savus sirds. Pasaule
Un tās informatīvā telpa šodien aizvien vairāk nocietinās vai iemidzinās. Visa informatīvā telpa tiek pārņemta aizvien vairāk ar sevis izcelšanu. Mēs skatāmies visās vietās. Ja kādreiz man šķita tik savādi un neierasti, kad vajadzēja sevi slavināt un stāstīt, ar ko es esmu labāks nekā tas otrs, tad šodien tas ir ļoti pieņemam un saprotam. Tu nemaz nevari darbā iestāties, ja tu nepastāstīsi, kāpēc tu esi labāks nekā tie pārējie. Tev pašam sevi ir jāizceļ, pašam sevi jāslavina. Un laikmets ir tas, kurš velk uz sevis izcelšanu, uz pašpietiekamību, pašizrādīšanos. Facebooki, Twitteri, visi pārējie sociālie tīkli, sevi fotografēt un visiem parādīt. Redz, kāds esi. Cik tur ir patiesības? Mēs visi smaidām un sakam, nu jā, ja tā būtu īstenība. Pašizrādīšanās, sevis slavināšana. Un tas noved pie tādas zināmas pašapmierinātības. Cik es esmu labs? Ja pārieties slikti, es jau esmu tas labais. Un šādā veidā cilvēki ļoti viegli tiek ieaijāti savas paštaisnības miegā. Ar mani viss ir kārtībā. Tur kaut kur ir karš, nu mēs jau esam NATO un Eiropas Savienībā, mums tas neskars. Tur kaut kur ir zemestrīce, nu te jau Latvijā parasti nav zemestrīces. Tur notiek lietas, nu uz mums tas neattiecās. Pašapmierinātība, paštaisnība un miegs. Un tas ir tas, kur pasaule šodien aizvien dziļāk un dziļāk iet iekšā. Turpretī Dieva vārds mums atgādina un atkal mudina. Esiet modrīgi, neguliet kā pasaule. Esiet gatavi, jo cilvēka dēls nāks tādā stundā, kad jūs to nedomājat. Šodien, kad mēs stāvam uz gadu mīzes sliekšņi, kad atšķiram savā priekšā atkal jaunu gada lapu savas dzīves gājumā, ir labi, ja mēs izvēlamies būt kā šīs 5 gudrās jaunības. Ja mēs domājam par to, kas ir priekšā gaidāms, ja mēs esam tālredzīgi, ja mēs domājam par iespējamo notikumu virzību mūsu dzīvē un pasaulē, ja mēs izmantojam sev pieejamos līdzekļus, paņemam lukturus un arī eļļu līdz savos traukos. Un ja mūsu rīcībā arī izpaužās rūpes par līgavu un līgavai. Dievs, ko tu gribi? Kristu, kā tev es varu kalpot? Kā es varu tavai draudzei kalpot? Tavai līgavai? Tas kungs, lai mums palīdz, lai stiprina, lai svētī, ka visas mūsu izvēles būtu ar patiesas gudrības svāru. Un ka ieejot 2024. gadā, mēs varētu teikt ar Salamana augstās dziesmas vārdiem: es guļu, bet mana sirds ir nomodāta. Vēlu jums svētīgu un Dievu svētītu, modru un mūžu jauno gadu. Amen.